Sveiki! Šeit es Mr. Vārčis un es jums šodien parādīšu, kā nolādēt Euro Truck Simulator 2 un kā uzhakot naudu viņam ar Cheat Engine. Pirmais, kas jums ir jāizdara, jāiet Google Chrome vai Mozilla Firefox un jānolādē Euro Truck Simulator 2.1.3.1 setup packs. Links būs descriptionā, un viņš ir jānolādē. Lūk, viņš parādās, ātri nolādēs, jums viņš ir jāatver, un jānolādē. Man jau viņš ir nolādēts šeit, kā redzat, Euro Truck Simulator setup packs, bet es viņu nolādēšu, viņš, 10-15 minūtes, tas viss atkarīgs no jūsu interneta. Man viņš aizņēma 15 minūtes. Kad viņš aizlādējās. Kad jūs to esat izdarījuši, atverat to, vai arī divreiz uzklušināt uz viņu, un jums izmetīs šeit. Un ieinstalējat setup. Es uzspiedīšu vienkārši open. Jā, bet tā ir tā, viņš ir nolādējies. Jā. Un tad, kad jūs to esat visu izdarījuši, jums tikai atliek, kad jūs to esat izdarījuši, jums atliek tikai viņu ieinstalēt. Kā jau jūs to zināt. Un, kad jūs to esat izdarījuši, tad ir jums jāskatās, jādara tieši tas pats, kas man. Kad jūs to esat izdarījuši, nolādēt šo te kreku. Viņš arī būs, tā kā descriptionā. Nolādēt viņu. Tas aizņems dažas sekundes tikai, jo šis vēls nav liels. Un viņš ir WinRAR. Ja jums nav WinRAR, šeit būs arī tā kā WinRAR links, un tas arī būs descriptionā. Ja jums nav, tad es nezinu, paņemat nolādēt, tas atkarīgs, cik jums labs internets un dators. Es paņēmu WinRAR 64 bit šo te otro. Tas ir skatāties, kāds jums te ir dators. Kad jūs esat kreku nolādējuši, atverat viņu. Jums izmetīs šeit WinRARā. Ieiet Hey Ima Crack un lūk, jums ir Euro Truck 2 apps. Kad jūs esat ieinstalējuši Euro Truck Simulator apps, setapojuši, jums vajadzētu parādīties šai ikonai, shortcutam. Ja jums viņš parādās, uzspiežat šeit un Open File Location. Jums izmetīs šeit. Un tad vienkārši šo te Euro Truck apps, šo te, pārvelciet uz šejien. Es to nedarīšu, jo man jau tas ir izdarīts. Un vienkārši uzspēdiet Move and Replace. Kad tas jums ir izdarīts, jūs varat vai nu spiest šeit un sākt spēli, vai arī šeit iet. Un tas ir tā. Un līdz kā jūs to esat izdarījuši, viss kraks ir pabeigts. Tur šeit nav nekas grūts. Un tād es jums parādīšu, kā var nolādēt Cheat Engine un uzhakot naudu viņam. Lūk, ir Cheat Engine. Šis to links arī būs descriptionā un vienkārši jāuzspēs šeit. Download Cheat Engine 6.4. Šī ir jaunākā daļa, bet man nav tik jauna, man ir 6.3. Un, kad jūs to esat izdarījuši, jums jāatver Cheat Engine. Un jāatver Euro Truck Simulator. Es ātri. Atvainojos par šo te. Un jāatver. Es atvainojos par šo te melno
melno. Lūk, redzat, viņš iet. Es atvainojos par melno ekrānu, kas tikko jums parādījās, jo man nav tāds filmētājs. Jums jāaiziet uz savu kontu. Es tikai nogriezīšu skaļi. Tā, redzat, man ir nauda 9999999. Kā jūs redzat, man nauda ir 9999999. Tad, kad jūs esat aptvēruši šo te Euro Truck Simulator 2, vienkārši uzspiežat S un Ctrl abus kopā. Jums izmetīs ārā no spēles un redzat tādu, es esmu šeit uzreiz. Jums tādu, kad jūs esat atvēruši gan Cheat Engine, gan Euro Truck Simulator 2, jūs paņemat un lūk, ir kreisajā stūrī pašā augšā mirgojoši datori. Uz viņu uzspiežat, un jums šeit izmetās viss, kas jums ir atvērts. Uzspiežat uz Euro Truck 2 X un Open. Ja jūs to esat izdarījuši, jums ir šeit, kur rakstīts valū, jāieraksta jūsu tagadējā summa. Man ir 999, 999, 999. Šī ir mana summa. Tad jums jāuzspiež, ka jūs to esat izdarījuši, ja? Jums ir jāuzspiež First Scan, lūk. Un jums šeit parādās visādi cipari. Tad kad jūs to esat izdarījuši, jums ir jāiet apakaļ šī te Euro Truck Simulatorā un jāiztērē nauda. Vai nu jāpieliek bišķiņ klāt, vai nu jāiztērē, tā ir jūsu darīšana. Un kā jūs to esat izdarījuši, es jums tūlīt parādīšu. Es ātriešu Euro Truck Simulatorā un es paņemšu un ātri, pieņemsim, paņemšu Purchase Trucks, labi. Ātri nopirksim Volvo, Visit Select Dealer, ok. Vienkārši kaut kā ātri notriecat, labi, es uzspēdīšu drive un ietriekšos kādā mašīnā, lai man uzliek sodi, labi. Jūs varētu redzēt melnu ekrānu varbūt. Tas būtu normāli, tas ir normāli pagaidām. Jo es esmu uzlicis monitor capture un līdz ar to jums tā tas varētu būt, ka jums rādās melns ekrāns. Ja jums tā ir, neuztraucaties, drīz jūs atkal redzēsiet, ko es daru. Vēl bišķiņ lago spēle. Jo pagaidiet, es filmēju tagad. Es ātri iepriekšos kādā mašīnā. Jā, redzējāt, man noņēma 100 tādu 1000. Fuj, 100. Man tagad ir 999, 999, 899. Es izēju ārā un redzēt, viņi palika sarkani tādi, daži burti. Tātad vienkārši nomainot šeit šo te tātad uz jūsējo, tagadējo šo te valū un spiežat next scan. Mums tāda parādās tikai, redzat, viens. Kad jūs to esat izdarījuši, jums vajag uzspiest uz viņu, un viņš nonāk šeit lejā, kā redzat. Un tad uzspiežat ar labo taustiņu šeit,
uz šiem cipariem un change record. Un tad value. Redzat, viņš paliek sarkans un jūs varat nodzēst un saspiežat, cik jūs gribat. Es esmu 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Ja jūs neesat izdarījuši, šeit uzspiežat ieķiksēt. Redzat, man uzreiz nomainījās 276, 447, 231. Tad tas ir izdarīts, viss šo te nolaižat un ieiet apakaļ spēlē. Redzat, man pagaidām ir 9, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 9, 9. Ieiet World Maps, izējat ārā, redzat, man nauda ir uzreiz nomainījusies. Šeit, redzat, 276, 447, 231. Jā, un šis ir arī viss, ko es jums gribēju parādīt, kā var tā kā uzhakot un novādēt šo te. Un jā, šis te arī ir viss, ko es jums gribēju parādīt. Un paldies par skatīšanos. Un es atvados. Es biju Mr. Livāčis. Un nākamajā epizodē es jums parādīšu, kā novādēt Just Cause 2. Un būs arī Farming Simulator 2015. Un plus vēl Farming Simulator 2015 parādīšu, kā uzčītot naudu. Nevajadzēs ne šo te, kas ir cheat engine, neko. Varēšu vienkārši uzhakot. Paldies par skatīšanos un uz redzēšanos.